jo rīts sākas nevis ar kafiju, bet ar uzlaustu piekabi. Lūk, kur mana plombe. Un durvīm norāva. Un durvis attaisītas. Augšā vaļā. Plombes nav, plombe man rokās. Zem tās piekabes bija. Jā. Naktī es dzirdēju, kaut kas skaņas kaut kādas bija apkārt. Piekaba tā kā norostījās, paskatījos pa logu. Kaut kādi divi aizdomīgi tipi sēdēja šeit. Ieslēdzu gaismas, viņi pazuda, pa malām aizskrāja. No rīta piecēlos, skatās, man trēvers uzlausts. Plomba otrs gals, nezinu, kur. Jā. Redzēs, ko izdomās, ko priekšnieks teiks, vai atpakaļ būs jābrauc vai kas, bet, nu, kāds rīts. Interesanti, šitais arī man blakus stāv, viņam arī plombes nav, varbūt arī uzlausta, kaut kur uz zemes nemētājās. Šitais cilvēks arī bez plombes. Te kaut kur viņi staigāja pa šejienu, šitam es vienu redzēju. Jā, jautri. Es domāju, tādā Eiropā tikai notiek izrādās, nē, pa 10 gadiem. Pirmoreiz kaut kas tāds notika. Uzlikšos pagaida plombi. Tā. Ir vienu roku grūti likt. Tā, augsim komu mazlietiņa. Pagaidu, plomba ir. Sataisīsim bildes. Un zvanīsim tālāk brokerim, redzēs, ko viņš teiks, bet nu pagaidām jāuzliek tikai plomba un jāsafotografē, jāsataisa bildes un jābrauc. Otru vecās plombas galu es neatradu. Šitais elektrības vats man arī bija izrauts ārā. Es domāju, viņu izrāva, lai es nevaru gaismas ieslēgt, bet man gaisma tā pasanāca ieslēgt, kad es mums ierodzīju. Nu, it kā pārējais viss ir vietā. Degviela arī nav nolieta. Es vakarā uzpildījos. Jā. Paskatīsim uz bakas vēl par vodu. Tā viss bija kārtībā. Ja tu domā, ka piedzīvojumi šajā reisā tā vienkārši beidzās, tad tu ļoti maldies, jo tālāk nācās sastapties ar tornado, spēcīgu zibeni, spēcīgu lietu. Viss tik vienkārši šajā reisā, kā redzams, man nebeidzās, bet nu laimīgi izbraucām cauri.
sveiciens Kristapam Keišam. Bija ļoti patīkami satikt tevi, interesanti bija parunāties. Lai tev veicas darbiņos, gan jau uz ceļa kaut kur saskriesimies. Tā arī, kam interesē, Kristapam ir savs YouTube kanāls. Ļoti interesants, daudz dažādi video, ļoti interesanti paskatīties. Ja nu kāds gadījumā vēl nav redzējis, tad noteikti uzejiet uz viņa kanālu un paskatieties video, tiešām ir tā vērts.